Labvakar, mūsu raidījuma skatītāji un visi tie labie cilvēki, kas esat šeit, neraugoties uz šo svētīgo lietu Ogres rajona Jumpravas estrādē. Es nezinu, kā jums, bet man šķiet, ka šī vasara reiz ir pelnījusi, lai mēs tai uzceltu goda vārdus un lai mēs atcerētos un priecātos katrs par savu vasaru. Un tādēļ, lai skan dziesma, jums šovakar spēlēs tās kapeles, ansambļi un izpildītāji, kas katrs savu laiku ir uzstājies mūsu programmās. Protams, ka muzicētāji par šiem 7 zemītes pastāvēšanas gadiem ir ļoti daudz, un ja viņi visi būtu šeit, tad droši vien mēs muzicētu līdz pat nākamās dienas vakaram. Bet šovakar mūsu koncertu atklāja mājnieki, grupa no Jumpravas, ar tādu romantisku nosaukumu Vējlukturis. Lūdzu. Nozid jasmīns, krāšņās pelnijas, aiziet Jāņi pēterdienā klāt. Drīz man laukiem vīna klišu dzijas, atvasaru sāks jau iejāt. Iedod labāk tādu sentimentu, ko man saka zeltais drudzu lauks. Atnāks rudens un ar milzu menti, jaunu maizi lielā brajauks. Atnāks rudens un ar milzu menti, jaunu maizi lielā brajauks. Piedod labāk, piedod labāk, piedod labāk tādu sentimentu. Piedod labāk, piedod labāk, to man saka zeltais drudzu lauks. Gads kārtās, kā graudus mūži vētī, katrs mirklis liekas trīskārt svēts, kad ar pilnu vai ar tukšu klēti šajā dzīvē tāds ir piemeklēts. Vēl par agru, lai jau labi skumtu, liepu ziedos, medus bites nāks, balti putni skries pār nama jumtu, savāds smagums vārpas leju māks. Balti putni skries pār nama jumtu, savāds smagums vārpas leju māks. Piedod labāk, piedod labāk, piedod labāk tādu sentimentu. Piedod labāk, piedod labāk, to man saka zeltais drudzu lauks. Tā būs mūsu zeltā vasara, kailā maiga drūmā saulaiņā. Ļoti īsa, tomēr mūžu gara, kas aiz kalniem zvanīdama nāk. Ļoti īsa, tomēr mūžu gara, kas aiz kalniem zvanīdama nāk. Piedod labāk, piedod labāk, piedod labāk tādu sentimentu. Piedod labāk, piedod labāk, to man saka zeltais drudzu lauks. To man saka zeltais drudzu lauks. To man saka zeltais drudzu lauks. Ziniet, Allažio raidījums es vadu viena, un vienmēr tā klusībā es esmu ilgojusies pēc tāda stipra pleca. Un man šovakar ir palaivējies, jo man blakus patiešām ir visnotaļ plecīgs kurzemnieks. Mans kolēģis no Liepājas televīzijas, viņš arī aktieris, Juris Skurstenis. Es gan, Juri, nezinu, kas tu tagad vairāk esi, aktieris vai žurnālists šie laiki? Šovakar, ja vispār? Vispār. Redziet, kā man ar to aktieru izgāja. Pirmajā lugā man bija jāatveido, bija tāda lapsas Mārtiņa luga, nāves smaka pie kapsētas vārtiem. Un man vajadzēja attēlot galveno lomu nāves smaku. Jūs ziniet, kad aktierim ir ārkārtīgi jāgatavojos, es sēdu veselu nedēļu zirņus, tad 3 dienas gulēju pie sesku un pēdējo nakti gulēju blakus sievas mātei. Pirmizrādē, 2. cēlienā, es uznāku uz skatuves, un režisors saka, laid vaļā nāves smaku. Es palaidu. Pirmās 6 rindas nodžīpst. Pēc izrādes pienāk pie manis režisors un saka, zini, tā tava smaka nekam nedara. Jo viņš bija cerējis, ka visa zāle nodžīps. Un pēc tam publika pirks biļetes un nāks nākošās dienās skatīties atkal. Man ir ārkārtīgi liels prieks pieteikt savus novadniekus no Pastendes, kapela Jura Lasenberga vadībā. Solē mija bukarella, cietā cvīstie lodarus, galva tam kā strausa olas, cits kā ventilators dūt, vēras lūksīs laimīgs smaida, mūs man dots, bet uz
uz galvas uzkrītam zili lakots gods. Ar Dievu, mīļu grožainā sēdības līdz. Ar Dievu, kaut kas siltsam aiz apakles līdz. Ar Dievu, tāds jau cilvēkam liktenis lēns. Ko līdz laime, ko sveic, tūdaļ projām tā steidz, tādēļ piedod un sāki ar Dievu. Lūpas tev kā šokolāde, senčuks meitenei pie aus. Lūklānām būs liela skāde, ja tas kursīt neatļaus. Nošmīgs lūpas, nočīs pūta, nociet gaisma istabā. Bet no rīta sens jau lielā gabalā. Ar Dievu, mīļo meitēn, tas bija tikai pliks. Ar Dievu, citai meitenei pieder mana sirds. Ar Dievu, tāds jau cilvēkam liktenis lēns. Ko līdz laime, to sveic, tādēļ projām tas teic, tādēļ piedod un sāki ar Dievu. Vīrs ar sievu noslēdz paktu, derētu mums puikamas. Sacīts darīts, kā no gaisa rodas mazais taburās. Bet, kad kā no auta vāka, virs tev teicis ietis kriš. Vīrs no sievas vērtā prātu zaudējis. Ar Dievu, visā mašīna strādā ar vienu. Ar Dievu, tev jau bērni kā trusīši skrien. Ar Dievu, tādēļ cilvēkam liktenis lēns. Ko līdz laime, to sveic, tūdaļ projām tās teic, tādēļ piedod un sāki ar Dievu. Ar Dievu, tāds jau cilvēkam liktenis lēns. Ko līdz laime, to sveic, tūdaļ projām tās teic, tādēļ piedod un sāki ar Dievu. Un, manuprāt, jums ārkārtīgi patiks tas, ko darīs Mārcis Kalniņa ansamblis no Bauskas rajona Paļu sabiedrības līdumi. Biti ciemos lūdza. Es pie tevis neiešu, vai tu lūdz vai nelūdz. Es pie tevis neiešu, vai tu lūdz vai nelūdz. Man ir māja, kā klājas, tev tik teļa paste. Man ir māja, kā klājas, tev tik teļa paste. Tev tik teļa paste, tev tik teļa paste. Biti ciemos lūdza, dundurs rūdza, biti ciemos lūdza. Es pa savu meduskāri eju vesta kājām, tu tāds rūdzējs, parasts asins sūdzējs. Tu tāds rūdzējs, parasts asins sūdzējs. Vēl tī rūdza, apkārt bitei dundurs.
tikai bērs aiz mana loga reizē, visu nakti bērnišķīgi šņuks. Ko tu bēdājies, mans vecais, labais? Tev jau zaros spēka diezgan vēl. Tev vēl suigas un zaļas lapas, varbūt tev kļuvis mani žēl. Es jau pati nesaprotu, kāpēc cilvēks mīļotais pie manis nav. Vai viņš nejūtas līdz sirdī pārplēsts, vai viņš nebaidās tapt ciets un savs. Labāk vairs man viņu nepiemini, gan jau uznāks arī šogad sniegs. Tu tik daudzas labas dziesmas zini, padziedāsim, ja tev nenāk miegs. Nai, nai, na, 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 nai, na, 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 nai, na, 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 na. Labāk vairs man viņu nepiemini, gan jau uznāks arī šogad sniegs. Tu tik daudzas labas dziesmas zini, padziedāsim, ja tev nenāk miegs. Man ir ļoti liels prieks jūsu vidū ieraudzīt tik daudz draugu, paziņu un, protams, arī mūsu raidījumu dalībnieku, no kuriem daudzi ir ieguvuši arī jūsu simpātijas, bet es te redzu vienu Zeltīti. Un, ja Zeltīti ir uzlikusi savu sarkano cepuri, tad tā ir zīme, ka mums mazliet ir jāparunājas. Nāc, lūdzu, parādies lielākai publikai. Zeltītis, starp citu, paziņus un draugu sauc par dzimtļaužu aktrisi un tuvākie kaimiņi. Es domāju, ka viņa to titulēto nosaukumu ir arī pelnījusi. Kā tev ar tiem darbiem? Nu, tu esi visu nopļāvusi un... Man tāds uztraukums, tik daudz cilvēki. Neuztrauc. Skaties uz mani. Raža ļoti bagāta un gads man ļoti, ļoti laimīgs ir. Un kartupeļus ar tevi sākus rakt? Kartupeļu iet agrē jau uz beigām, tā kā jau... Tad tu tirgos arī esi pabijusi. Nu kā tad? Kā tev ir to tavu turismu biznesu? Tu tur tās pirtis un tos bārus esi sacēlus? Nu, brauc skatīties. Mēs jau varam 22. septembrī savā dzimšanas dienā grīdi jau mēs iesvētīsim. Tad mēs tur varēsim lustīgi padzīvot, ja? Tas, nu, kā es runāju, tad tas bārs jau nu nebūs vēl gatavs. Bet kā tu to aitu smaku dabūji no tās vietas ārā, ko tu to bāru taisi? Nu, to jau gan, kad vēl jau ir mazliet, bet nu, tas tā ir veselīga smarža, kad tu atbrauks, tu jutīsies kā. Ja tu tik daudz vari padarīt, tad man liekas, ka tev ar to elektrību ar viss ir kārtībā, jo tev tās fāzes tur nesaskanēja, kad tu slauc govs, tad tev spēja ārā tos frēzēšanas aparāts un kas tev tur bija? Nē, tas jau nu nekas vēl, kas man notika, bet kas maniem kaimiņiem notika. Kad es strādāju, tad viņš nevarēja gos izslaukt, un tā mēs mocījāmies, un beidzot, kaimiņi jau bija atmetuši visas cerības, bet govs neslauc vairāk. Es tomēr saņēmu spēku un eju pie paša ministra. Es varos apie tā ministra iekšā, un ko jūs domājat, viņš man tīri labi uzklaus un saka, ka ja jau ir iesāks, tad tas darbs ir jāpabeidz. Tad tu vienkārši uztrāpījies uz vienkārtīgu cilvēku. Nu, trūk tikai transformators, un viņš saka, ja tas darbs ir sāks, tad viņš ir jāpabeidz. Un ko jūs domājat, viņš saka tā, ka viss būs kārtībā. Es saviem kaimiņiem zvanu, viss būs kārtībā, pie paša ministra tiku. Viņš saka, tu jau atkal mūdi. Zeltīt, nu, pie ministra tu esi tikus un pie elektrības ar, bet kas tev tajā lielajā somā? Raža no tās elektrības, domājat, ka es tā guļu? Šausmas. Kas? Tādas ierīces, jā? Nu, tas ir tas signāls, atceries, ka tu biji pie manis. Jā, starp citu Zeltītei pie galda, viņai ārā ir galds pie dīķa, tādu skaisti izkopt, kur viņi uzņem
visus ārzemju neradus, bet turistus, kas brauc pie viņas. Un tad viņi vienkārši pie šī galda piespiež to pogu, un tad viņai no virtuves atnes visu, ko viņa prasa. Bet uz baterijām, jeb kā tev te? Vajag ne tā cepura vainīgi. Tam baltam galiņam. Tad tev tieši pretim pret šito te. Tu spied vēlreiz. Ping, ping. Nu, kur stūri tad nāks tev te? Ekonomika laikam nav izcepusi, vēl nav gatavs. Ping, 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 ping. Reku nāk, reku tas signāls tev ir labs. Un ekonomi tev ar tādu forša. Un tagad ar to sivēnu. Kam tu to sivēnu, ja tu reiz viņu te esi atvedusi tik lielu, tas jau puscūts, tas vairs nekāds sivēns nav. Kam tu to esi cepusi? Tagad tu to pogu var nolikt nost, es domāju. Nu, vairs nesauksim. Ka neatved vēl kādu govis. Šo sivēnu es gribētu dāvināt vīrietim. Vispār vīrieši jau tagad nav mūsu laikos vīrieši veidīgie, bet tam vīrietim, kas turēja savu vārdu, tam es gribu dāvināt šo sivēnu, kā teikt, pienā dzirdīts, bez neviena kapselīša. Un kurš tad tas vīrietis? Tas ir mūsu lielais zemkopības ministrs Ūdra kungs, un liels paldies no visiem robežu Juglas gala zemniekiem, ne jau es tikai iegūvu, bet man kaimiņi vairāk, ka es iegūvu. Ūdra kungs, ja jūs esat šeit, tad es domāju, ka šāda tautas mīlestība, ko no zemniekiem sagaida valdības vīrs, ir vienkārši brīnišķīgi. Jūs varat justies otrais aiz Ādamsona. Lūdzu pēc sivēna. Es nezinu, man liekas, ka te visai ministrijai pietiks. Bet to es gribu pieteikt muzikants no Alūksnes rajona Bejas. Aiziet gadi un sapņi tiem līdz. Aiziet vasarā, rudens lietus līst. Tikai lielceļa malā, tikai lielceļa malā paliek vientulīgs tīpenes zieds. Tikai lielceļa malā, tikai lielceļa malā paliek vientulīgs tīpenes zieds. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Sātās rozes un kvēlošās lūpas, klusi čuksti vai mīli tu man. Viss pagājis jau, viss pagājis jau, kāda valsts cauri naktī vēl sauc. Viss pagājis jau, viss pagājis jau, kāda valsts cauri naktī vēl sauc. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna
sargās mūs. Skumjas acis un dēļiņi sirmo, mīlestībā un meitene pirmā. Tikai atmiņā man, skumjā dziesma par jaunību skan. Tikai atmiņā man, skumjā dziesma par jaunību skan. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Jo esam mēs kopā, jo labi mums būs, un mīlestībā no ļauna sargās mūs. Paldies jums! Paldies! Pagājušajā rudenī Mālpilī mēs satikām Andreju Klinstonu, cilvēku, kuram piemīt fantastisks optimisms un māka priecāties par katru nodzīvoto dienu un nekurnēt par grūtajiem laikiem, kaut arī liktenis pret viņu ir bijis visai nežēlīgs. Savulaik Andrejs ir bijis viens no labākajiem šoferiem savā saimniecībā, brauc arī tālajos ziemeļos, bet tad nāca tā ļaunā diena un viņam vajadzēja atrast sev citu dzīves piepildījumu. Un tā izrādās bija dziesma. Ar to Andrejs stiprina sevi un palīdz dzīvot arī citiem. Andrejs Klinstons. Šitas jums par to, ka jūs prasat cilvēcības līmeni, bet ne Eiropas līmeni. Paldies. 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 Andrej, es jūs pavadīšu līdz mikrofonam. Savai zemītei dziedāšu dziesmu, zemes arājam viegla laika rūts, kad pēc darba tās atpūsties dodās, smagās kājas, lai cieņu sev jūt. Cilvēku, ko gan tu zini par maizi, kad jau viņu tu šķēlīties graizi, vai bez cieņas pa galdu to slaidi, kad tā sakals tu aizmetot smaidi. Diez vai vēlētos sēkliņa mazā, par zelta vārpu reiz kaļūt, diez vai arājs tai priecātos līdzi, kad tā jūlijā briedumu jūt. Bet ikdienas pret sauli tā triecās, zeme nežēlo spēku tai dod, katram negaisam zemu tā liecās. Zvaigžņu mirzumā mieru sev rod. Saules zeltu, kad diezgan tās mēlā, savam arājam galviņu liec, paņem mani ar saudzīgām rokām, visus kopā mūs apcirknī liec. Cilvēki jāreiz tev maizīte rokā, Dievam saki par viņu paldies, vienmēr smelsies tad saules tavu spēku, vienmēr būsi tu stiprs un liels.
vienmēr smelsies ar saustaru spēku. Vienmēr būsi tu stiprs un liels. Paldies, Andrej! Paldies! Es ceru, ka no Zeltītes izstrādātā joka un pārsteiguma būs atapies mūsu zemkopības ministrs Ārijs Ūdris. Un tā kā mēs esam saņēmuši daudzus šeit klātesošo jautājumus viņam, es lūgšu Āriju mazliet uz tiem atbildēt. Ārij, vai jūs esat muzikāls cilvēks, vai jums patīk dziedāt pašam? Es tomēr pats labprāt nedziedu, bet, ja vajag, tad var arī dziedāt. Bet katram gadījumam, jebkura dziesma, jebkuram cilvēkam ir mīļa un laba, un jo vairāk mēs dziedām, jo mums labāks garšstāvoklis ir. Vai jūs šai rudenī jūtaties maķenīt labāk nekā pagājušajā rudenī? Es atceros, tur sākās tas lielais cukurbums, un tas arī bija laikam jūsu sākums vispār jūsu darbā. Atkal par cukuru. Tā ir, es domāju, vairāk politiska lieta, un es domāju, ar politiku mēs šogad... Cukurs ir politiska lieta? Es domāju, ka pagaidām jā. Lai tā būtu, bet vai jums ir kāds no šī vakara muzicētājiem, varbūt kāda dziesma pašam, iekrit uz sirdī? Es tieši domāju uzsvērt to optimismu, kas bijām tai iepriekšējā dziesmā, ko dziedāja Andrejs, un es domāju, ka mēs varētu visi mācīties, nekrist panikā, bet strādāt, dzīvot un cerēt arī to, ka visā Latvijā būs labāk. Ar nākamo mūsu izpildītāju man nemaz jūs nav jāiepazīstina, jo tas ir Miķelis Gruzītis. Mēs tikāmies pirms gadiem 6, jo mēs ar Saulkrastu puišiem sadarbojāmies jau 5 gadus, un tā bija, kā lai saka, varētu teikt tā, raidījums savai zemītei varētu būt krusttēvs, un Daina varētu būt krustmāte, un man ļoti patīkam, ja man ir tik jauna krustmāte, jo viņa mani faktiski izvilka uz skatuves dēļiem, un kā redzams, līdz šai dienai vēl turos. Es gan nepienācu tālāk, lai tu man teiktu šos komplimentus, kaut gan viņi man ļoti patīk, tu varētu teikt vēl skaļāk, bet es domāju, ka tu pirmo reizi tieši iebrīd šais Lubānas klānos un apdziedāja Aivieks Cozols tās dziesmas, kas tagad ir pārskanējuši pār Latvijai vairākus gadus, un es domāju, ka mēs varam klausīties šovakar tavas jaunās dziesmas. Paldies! Paldies, Daina! Klāt atkal pavasars, ir ievas ziedos, jau arājs tīrumā, iet vagu dzīt. Un kas par to, ka vēl mūs salnas kodīs, jo atnāks vasarā mūs sasildīt. Un kas par to, ka vēl mūs salnas kodīs, jo klāt būs vasarā, it drīz degs kalnā Jāņu guns, un meži līkos jau atkal papardēs, kāds pazudīs. Un kas par to, ka tenku pīles līdos, maz bērniņš pasauli drīz ieraudzīs. Un kas par to, ka tenku pīles līdos, maz bērniņš pasaulē būs drīz. Gan ražens lietus līs, gan saule glāstīs, pats pērkons debesīs mūs pieskatīs. Un kas par to, ka vēl mirks kraklis sviedros, jo rudens apcirkņus mums piepildīs. Un kas par to, ka vēl mirks kraklis sviedros, jo graudi apcirkņos būs drīz.
aiziet vasarā, tā paiet dzīve, bet pats tu nemani, ka esi līgs. Un kas par to, ka drīz būs saulē rietā, jauks saulains bērnu smaids mūs pavadīs. Un kas par to, ka drīz būs saulē rietā, jauks saulains bērnu smaids nāks līdz. Paldies jums! Kā jūs jūtaties? Pavisam labi! Malači! Turpināsim loteriju cūkas laime. Tātad es veru vaļā šo ābolu, un tas būs cipars 10. Jā, tas viss jums. Cipars 13. Ir? Tā ir lielākā balva! Zāles pļavējs! Tātad šo zāles pļavēju ir dāvinājis slavenais izstāžu komplekss Rāmavā. Un kā jūs zināt, augi ir no zemnieku saimniecības Mazs Siliņi, Sandra un Aigars Taukuļi. Cipars 21 ir vinējis, jā, redzējums, tātad medus tādu kanniņu, ko ir dāvājis Višklup Irēna Grunte. Lūdzu. Paldies. Tātad šeit ir cipars, un šito ciparu es pat nevaru saskatīt. 14. Ir? 14. arī nav. Ir, nāciet lūdzu šurp, jo jums ir balva, tūlīt nosauksim. Benzīna talons, ko dāvājas ZUD firmas prezidents Ēriks Zaporožets. 11. Ir? Ir 11. Nu lūdzu, žiglis šurp. Jo tā ir, es domāju, kad jāpasauc būs kāda mammīte. Ir kāds raclīt. Jo tā ir lielākā svētku balva jau kopš mikrofonu laikiem. Tas ir Sivēns! Bet tagad mums jāpasaka milzīgs paldies tiem sponsoriem, bez kura šis pasākums nebūtu iedomājams. Un tie ir Latvijas-Somijas kopūzņēmums Silva, konditorijas fabrika Staburadze, Latvijas centrālā piensaimnieku savienība un kompānija Parok Latvija. Vētraini aplausi! Cienījamie skatītāji, vai jums patīk minēt mīklus? Jūs skatāties tā televīzijas pārraidi uzmini, nu tad tur tā ir apmēram tā. Ziemā viņš ir dažreiz vairāk, dažreiz mazāk, vasarā viņš ir skāpī. Nu, kas tas ir? Kas? Mētelis? Ledus, pareizi, un vēl tagad lielākiem cilvēkiem. Maza nabadzīga sieviņa aizbrauc uz lielu pilsētu un apģērb visu pasauli. Marija Lopes, pareizi. Un tagad nākošais. Latvijā viņi maz saņem, bet visvairāk streiko. Kas tas ir? Skolotāji, pareizi. Un tagad es jums iepazīstināšu ar 3 skolotājiem no Burtniekiem, no Valmieras rajona Burtnieku pagasta, kur ne tikai streiko, bet arī dzied un, manuprāt, dzied skaisti. Tie ir Ailita un Aivars Zirņi un Laura Riekstiņa. Lūdzu. Kad Dievs
dvēselē zied, kad iziet tevi, tevi. Man rokās ir, ja tā var teikt, gluži svaiga, gluži silta kasete, uz kuras ir rakstīts dziesma savai zemītei numur 2. Jā, tā ir otrā sava zemītes kasete, kas nu pat ir tapusi sadarbībā ar mikrofonu, un to tāpat kā mūsu pirmo kaseti ir sponsorējusi Savienība Latvijas ceļš. Paldies viņiem par to, un varbūt arī tāla viņi mūs sadzirdēja, ka Savienībā Latvijas ceļš ir tik muzikāli cilvēki kā Druvis Skulte. Daudz laimes dzimšanas dienā zemītei, un es domāju, ka tā nav ne otrā, ne arī pēdējā. Dzimšanas diena? Jā. Lai tā būtu, paldies. Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Dravinie galīgā viņa, teg ar malu raudādam. Dravinie galīgā viņa, teg ar malu raudādam. Ziedu svārki mugurai, laska cimdi rociņā. Ziedu svārki mugurai, laska cimdi rociņā. Ja tev trūka, trūks manai, trūka, trūka tev bitīte. Ja tev trūka, trūks manai, ja tev trūka silas ziedu, trūks man vaska ritentī. Ja tev trūka silas ziedu, trūks man vaska ritentī. Kam tie kalni, kam tās lēs, kam tie kuplie ozoliņi, kam tie kalni, kam tās lēs, kam tie kuplie ozoliņi. Miežiem kalni, rudziem lēs, bitēm kuplie ozoliņi. Miežiem kalni, rudziem lēs, kam tie kuplie ozoliņi. Paldies un pērciet jauno savas zemītes kaseti. Savu kolēģi no raidījuma Ko iedvesmoti, mēs šat tad mēdzam nomainīt zemes stabilo pamatu un iekāpt kādā laivā vai kādā plostā
un braukt pa ūdeņiem. Šovasar tā bija brīnum jaukā salats upe. Un šai braucienā mēs sastapām bezbailīgo jūras arāju un smalko rīmju meistaru vienā personā, Robertu Spuriņu, Salacgrīvas pusē sauktu vienkārši par Bubi. Un vēl mēs tur satikām arī lustīgos Kuivižu bezštepseļu muzikantus. Arī viņi šovakar ir kopā ar mums. Tā. Drīz būs vēlēšanas klāt, vajadzēs tās balsis krāt. Partiju tik daudz kā mušas mūsu zemi apsēdušas. Visi tādu dzīvi solā, ka bez vistas dzimšot olā. Ja būs govim imports siens, pat no ragiem tecēs piens. Dzimstība būs tā kā šiem, tiem trakiem ķīniešiem. 2 reizes gadā dzemdzēt spēšot, bet vecās meitas likvidēšot. Tie, kas maisīsies pa kājām, lai tik urb uz nabaga mājām. Bet mirējām pat zārs tiks dots, un vēl kā pusdzīvs iezārkots. Neuztveriet to, ka jociņi, pensijas idrit vai kociņi. Cels un cels, un cels un cels. Nosmirdes un nepacels. Ko tie skolotāji bļauj, kas tiem gulēt neatļauj? Bērnus nav uz skolu ko bakstīt, kā tik deputāti prot rakstīt. Ko tad īsti lai vēlē? Tos, kas dzied, vai tos, kas spēlē? Vai kurš futbolists vai trekists, vai kāds pārlatojies čekists? Bet man jums ir tikai viens padoms, dārga jumpravieši. Ne jau kādas mūsu partijas glābs. Pēdējos gados viss kļuvis ir skāps. Ne jau no rietumiem palīgus saukt. Netienāks ecēt ne gotiņas laukt. Strādāsim paši un Latvija zels. Ja zemnieks sev spēkus no tēvzemes smels. Sakiet man tā, ar ko tie zvejnieki tā īsti atšķirs no zemniekiem? Tā īpaši neko. Bet šādi tāda figūra sanāk. Man neilgi atpakaļ no dzīves. Laivā motors sajiet dēli. Kam negadās? Kas brauc, tam gadās. Atsauc tādu meisteriņu, mans labs draugs. Noņem galvu nost motoram. Motors ir traktora dzinējs. Viss normāli. Noņem galvu nost, konstatējam čaulā izēsts caurums ar jūras ūdeni. Viņš ar ūdeni braucat? Kā lūdzu? Ar ūdeni jūs braucat? Ar ūdeni dzēsēšanu. 50% cilvēku saprot. Un tagad, es atvainojos, tu nesaproti. Es pēc tam tev paskaidrošu. Un tagad, jāņem karteris nost. Tas meistariņš saka, te nav ko darīt. Te jābrauc uz bedra. 50% saprot. Vai ziniet, kas ir braukšana, iekšķīstā logonā? Vai ziniet, kas ir braukšana, iekšķīstā logonā? No ārpuses tas līriglīts, mazs sarkans logonis. No ārpuses tas līriglīts, mazs sarkans logonis. Un ja jūs iekšā iekāpsiet, tāda brīnumus tur redzēsiet. Un ja jūs iekšā iekāpsiet, tad brīnumus tur redzēsiet. Konduktors sauc ķemeri, lūdzu pasažieri izkāpiet. Konduktors sauc ķemeri, lūdzu pasažieri izkāpiet. Pasažieri krīt un klūp, un dažām vecim brilles drūp. Pasažieri krīt un klūp, un dažām vecim brilles drūp. Lūdzu, nekāpiet uz papēžiem, var norauties pa fonāriem. Lūdzu, nekāpiet uz papēžiem,
var norauties pār podāriem. Ko grūsties tu tur vecais žīt, mans jaunais buktiņš saburzīts. Ko grūsties tu tur vecais žīt, mans jaunais buktiņš saburzīts. Vissliktā klājas meitiņām, ar šaurām minikleitiņām. Vissliktā klājās meitiņām, ar šaurām minikleitiņām. Kad solis spēr, tad pušu plīs, augšai viena vājā ir. Kad solis spēr, tad pušu plīs, līdz augšai viena vājā ir. Un šeit jūs redzat uz skatuves, man liekas, ārkārtīgi, uz estrādes, pareizāk sakot, kolosālu ansambli Kreitsburgas ziķeri, kas tiešām tā arī spēlē kā ziķeri. Šo kausu es zeru pa lapām, ko vēji par tīrumiem nes, par draugiem un cilvēkiem labiem, kas nedienas ricināt spēj. Par draugiem un cilvēkiem labiem, kas nedienas ricināt spēj. Šo kausu es zeru par acīm, ko iekrīt kā atvarās sirds. Par vārdiem, ko gribas vēl sacīt, kaut viņš jau liedagā mirst. Par vārdiem, ko gribas vēl sacīt, kaut viņš jau liedagā mirst. Kausu es zeru par ilgām, kas manī kā violes skan, un neaprims iekam zem smilgām, reiz galva būs jānoliek man. Un neaprims iekam zem smilgām, reiz galva būs jānoliek man. Kausu es zeru par lapām, ko vēji par tīrumiem nes, par draugiem un cilvēkiem labiem, kas nedienas ricināt spēj. Par draugiem un cilvēkiem labiem, kas nedienas ricināt spēj. Paldies! Un tagad grupa ar nosaukumu Halo Gulbenei. Lūdzu. Vakar ar saule jau noriet un vējš, iezaros naktsmīt nestāj. Priedes galotnē nosarcis sēž, mēnes un mākoņus klāj. Gādiem pāri klusus, sveicienus nes, baltie sapņu guvji no manas Gulbenes. Pilsēta mana tālu no tevis es. Mīļu, paldies par visu, lūdzu, lai vējš tev nes. Atkal es esmu atmiņās vien, aiznests uz pilsētu to. Savādas saites pie viņas man sien, dvēseli izslāpušo. Mīlestība manā, neskārts tavs laiks, sirdī es mūžīgi palikšu, parādnieks vienīgais. Gulbenei bērnības saulē, pārī tev spīd,
lūdzu, lai vienmēr tā būtu, šodien un noteikti rīt. Jau abeļu baltumā man skumji, ka pagājis laiks. Gulbene dzimtā es nākšu kaut gan, ceļš tas man būs pēdējais. Sastaru pirmo rītā klusumu šo, rasas sniedzošās pērlēs, dāvā tev gribu es. Gadiem pāri klusus sveicienus nes, balti sapņu gubji no manas gulbenes. Paldies! Mūsu koncerta izskaņā spēlē ansamblis Suvenīrs Ivara Krauča vadībā. Katru dienu iesāk rīts, saule spīd, lietus līg, gribas tev un gribas man, lai šī pasaulīte skan. Dārziet, putni dzied, patīk man ar tevi iet, ātrāk un ātrāk, vēl aizvien, o jā! Ritmā mirkļus burvīgos, tas nav vairs roks, tas ir lambetu voks. Solis šur un solis tur, solis tur un solis šur, tas nav vairs joks, tas ir lambetu voks. Sēnajā ritmā dejā, atkal mēs kopā ejam, pāri pār tādiem lejām, līdzināt, līdzināt. Ritmā mirkļus burvīgos, tas nav vairs roks, bet tas ir lambekoks. Varbūt kāds vēl grib šo deju uzdejot, droši nāciet uz priekšu, dejosties, dziedāties kopā. Paldies! Visas dziesmas, kuras mēs gribējām izdziedāt šovakar, ir satītas Kamolā. Un šai koncerta izskaņā es vēlreiz estrādē aicinu visas mūsu grupas. Grupu Veilukturi vadītājs Elmārs Holsts. Pastendes kapela vadītājs Juris Lastenbergs. Mārci Kalniņu un viņa ansamblu no Paju sabiedrības Līdums. Lētmanas pagasts cepļu saimnieci Ilzi Kārkliņu un viņas solistus. Ailitu un Aivaru Zirņus un Lauru Riekstiņu no Purtniekiem. Andreju Klinstonu no Mālpils. Miķeli Gruzīti un Andi Bakmani. Druvis Kulti no Savienības Latvijas ceļš. Robertus Puriņu un Kujvīžu bezstepceļu muzikantus.
Kreitsburgas ziķerus vadītājs Aivars Pugačs. Grupu Halo Gulbenei vadītājs Imants Ilgašs. Un grupu Suvenīrs vadītājs Ivars Kraucis. Bet vēl šai vakarā mēs gribam pasniegt raidījumu savai zemītei galveno balvu, ko speciāli šim brīdim ir darinājusi māksliniece Māra Linkaite. Un šo laimes putnu mēs dāvinam mūsu uzticīgajam komponistam jau daudzu gadu garumā Mārcim Kalniņam. Iedomājieties. Tas ir tavs laimes putns. Laimes putns. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Laiks bija rāms. Pie debesīm mums virs galvām neredzēja neviena mākonīša. Tikai gar malām vietām vīdēja pa baltai strīpiņai. Saule spīdēja tikpat gaiši un silti kā vasaras vidū, bet bija kļuvusi kā maigāka, kā pieglaudīgāka uz to atvadīšanos, līdz citai vasarai. Paauglē saulīte manu zemīti, ziemelim smāga